Ir sestdienas rīts, 10:11. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automotoraidījums numur 2. Šodien raidījumā. Izmaiņas satiksmes noteikumos. Šodien pieskaramies velo tēmai. Nākamgad biķerniekos pasaules čempionāts rallycrossā. Ceļu būvs firma Binders nodod eksploatācijā objektus Kārķi Naukšēni un transporta termināls Jelgavā. Ir pieņemti un ar nākamo gadu, ar 1. janvāru, stāsies spēkā daudz būtiski grozījumi, izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos. Ņemot vērā, ka viena no lielākām interesēm tomēr ir par velosipēdiem un jautājumi jau nebeidz stāties, tad sākam tieši ar šo sadaļu. Tādī brīdī, kad jaunie ceļu satiksmes noteikumi tuvojās pieņemšanai, kad tikko tika pieņemti, tad patiešām bija daudz diskusiju par dažādām jaunajām normām. Arī sabiedrība interesējās par šiem jaunajumiem. Pašlaik šie satiksmes noteikumi ir pieņemti, arī publicēti internetu mājas lapā Likumi LV, un līdz ar to katrs interesants arī var iepazīties ar to, kādi tad ir šie jaunie regulējumi, kas stāsies spēkā no nākošā gada 1. janvāra. Pirmais galvenais, acīm redzot, skar velosipēdu vispār atrašanos uz ceļu, un jaunajos noteikumos tā prioritāte ir sekojoša, ka gadījumā, ja velosipēdiem ir izbūvēta atsevišķa infrastruktūra, tad tie ir vai nu veloceliņi, vai gājēju un velosipēdu ceļi, vai arī velo joslas, tad velosipēdu vadītājiem ir jāpārvietojās pa šo infrastruktūru. Gadījumā, ja šīs velo infrastruktūras nav, vai tās virziens nesakrīt ar velosipēdiem vadītājiem šo nepieciešamo pārvietošanās virzienu, tad tajā gadījumā, ievērojot visas pārējos satiksmes noteikumu normas, velosipēdu vadītājiem atļaus braukt pa brauktuvi. Braukšana pa ietvi, kas pašlaik ir diezgan arī izplatīta un populāra, arī jaunajos satiksmes noteikumos nav aizliegta, bet ir ierobežota. Tādā veidā, kā tomēr braukšana pa ietvi ir atļauta tajos gadījumos, ja braukšana pa brauktuvi ir vai nu apgrūtināta, vai nu bīstama satiksmes, ceļa apstākļu vai arī meteoroloģisko apstākļu dēļ. Šeit gan ir viens izņēmums, domājot par bērniem un viņu drošību, ka vēl aizvien jaunajos satiksmes noteikumos bērniem līdz 12 gadu vecumam braukšana pa ietvi ir atļauta jebkurā gadījumā. Arī tā skaitā vecāku pavadībā gadījumā, ja, protams, kad notiek kaut kāds kopīgs ģimenes izbraukums, tad netiek dalīta šī ģimene, ka pieaugušiem būtu jābrauc pa brauktuvi, bet bērniem ir jābrauc pa ietvi, tad atļauts ir braukt kopīgi, bet galvenais un pats svarīgākais, kas tomēr būtu jāatcerās velosipēdu vadītājiem un arī jāievēro ikdienā braucot, kā uz ietves gājējs tomēr ir karalis, un viņam ir visas tiesības tur atrasties un justies neapdraudētam un netraucētam. Tātad uz vietas velosipēdists vienmēr būs ar otro numuru. Ja reiz piesaucam drošību un ģimenes, tātad bērni līdz 12 gadiem obligāti aizsargķīveres, tas arī agrāk bija, un ar vestes visos apstākļos? Jā, aizsargķīveres līdz 12 gadu vecumam ir obligāts, savukārt šīs vestes vai cits apģērbs ar gaismu atstarojošiem elementiem vēl aizvien ir rekomendējošs, nav obligāts. Protams, kad mēs CSDD aicinām tomēr šo apģērbu lietot, jo īpaši tādos laika apstākļos, ja viņi būtu grūti pamanīt vai nav iespējams ieraudzīt vai vēlās vakara stundās, jo īpaši pārvietojoties naktī. Vai naktī pietiekās ar vesti un atstarotājiem, vai tomēr ir obligāti prasība pēc aizmugures lukturu un priekšlukturu? Pārvietoties naktī, tātad tā pamatprasība ir tāda, ka velosipēdim ir jābūt pirmkārt šīm ārējās apgaismas ierīcēm priekšā baltam lukturim, aizmugurē sarkans gaismas lukturim un arī attiecīgi atstarotājiem sānos. Ja ir šie lukturi un atstarotāji, tad šo vesti arī lietot nav obligāti. Savukārt, ja šie lukturi nav vai viņi nedarbojas, tad tādā gadījumā ir obligāti jālieto vai nu šī veste, vai nu jebkurš apģērbs ar gaismu atstarojošiem elementiem. Protams, ka tas ir jāizvērtē, vai šo gaismas atstarojošu elementu ir pietiekoši, un vai patiešām velosipēdu var pamanīt no visām pusēm, nevis tikai no priekšas vai no aizmugures. Pastāv tomēr iespēja braukt arī bez priekšas luktura baltā un aizmugures sarkanā elektriskā gaismas luktura. Jā, tāda iespēja satiksmes noteikumos vēl aizvien ir paredzēta. Ķersamies pie viena milzīgi grūti pasākumi, par kuru man, atklāt sakot, ir bijuši visvairāk jautājumu. Tātad
vai pēc jauniem noteikumiem velosipēdu vadītājs var šķērsot gājēju ietvi. Un ja var, tā kā? Vismaz iepriekšējos noteikumos bija tā, regulējumā krustojumā, gājēja ātrumā. Kas tagad ir? Patiešām līdz šim tas regulējums bija tāds, ka velosipēdu vadītājiem ir atļauts braukt pāri par gājēju pārējām. Protams, ka pie atļaujošā luksofora signāla un vienā ātrumā ar gājējiem. Arī neapdraudot un netraucējot gājēju. Tagad kas ir? Tagad šī norma ir paplašināta, tad šī atļauja attiecās arī uz neregulējumām gājēju pārējām, bet, protams, ka velosipēdu vadītājiem šī gadījumā ļoti līdzīgi kā gājējiem. Viņiem nepieciešamības gadījumā ir jāsamazina braukšanas ātrums pirms šīs gājēju pārējas, jāpārliecinās par drošību, par to, vai netuvojās šie transporta līdzekļi, ja viņi tuvojās ar kādu ātrumu, viņi tuvojās, vai viņi varēs apstāties, vai viņi nevarēs apstāties. Un šajā gadījumā, kad ir velosipēdu vadītājs pārliecinājies par šo satiksmes drošību, tad tādā brīdī viņš var šķērsot šo arī neregulējumu gājēju pārēju braukšas kā velosipēdis. Visaugstāk minētais par neregulējumu gājēju pārēju šķērsošanu braukšas, cik joslās? 2, 3 arī? Ir tā, ka pēc jaunākiem standartiem vismaz šīs neregulējumās gājēju pārējas neierīko vairāk uz ceļiem, kur ir 2 vai vairāk braukšanas joslas vienā virzienā. Kas ir palikušas, teiksim tā, protams, ka cerams, ka viņas tuvākajā laikā tiks rekonstruētas vai pārbūvētas, bet nē, patiešām joslu skaits šeit nav ierobežots. Kas gan ir jāievēro vadītājiem, un kas vismaz pēc maniem personiskajiem novērojumiem bieži vien arī netiek ievērots, un tas neatiecās tikai uz velosipēdu vadītājiem, bet arī uz gājējiem, ka jebkurā gadījumā, ja nav pārliecības, ka uz šīs gājēju pārējas neatrodās kāds satiksmes dalībnieks vai, teiksim, tā redzamību, visbiežāk jau aizsēd cits transporta līdzeklis, kas pārvietojās pa citu braukšanas joslu, tomēr jāsāk ir ar to, ka ir jāatlaiž gāzes pedāls pirms šādas gājēju pārējas, un ja redz, ka tas otrs transporta līdzeklis samazina braukšanas ātrumu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tomēr tas gājējs tur ir un viņš būs jālaiž par šo gājēju pārēju. Šī gadījumā arī ir jāsamazina braukšanas ātrums un nepieciešamības gadījumā arī jāapstājās. Kas gan jāatzīmē, ka šī norma par atļauju braukt par neregulējumām gājēju pārējām ar velosipēdu stājās spēkā kā visi noteikumi ar jauno gadu, un pēc esošajiem satiksmes noteikumiem šāda braukšana mums vēl aizvien, diemžēl, nav atļauta. Maigoni ilgais vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, vienmēr. Un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā agrāk arī esmu braucis bez otstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēju taisni džipā. Tagad jāmaksā, es nemaz nezinu, kur lai ņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu. Brauciens bez octa nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. Aiziet, viss. Ātrāk. Šeit. Jā. Man tas ir jāizdara. Jā. Jūs, vecās desas! Dusmīgs, toties dzīvs, neļauj braukt reibumā. Tas, kas šobrīd notiek biķernieku trasē, man ir pielīdzināms sapnim. Jo īstenībā es jau tepat staigājot preses konferences laikā teicu kolēģiem, ka man liekas, ka tas nenotiek īstenībā. Tas jau vairs nav sapnis, tā ir uvertīra, tas jau ir sākums visam. Jā, tātad pasaules rallija krosa čempionāta viens posms nākošais gadu Rīgā. Un tā ir jau realitāte. Jā, nākamā gada rudenī, augustā vai septembrī, šeit jau norisināsies viens no pašlaik pasaulē populārākajiem autosporta veidiem – rallycross čempionāta pasaules kausa posms. Šodien biķernieku trasē tika prezentēta, iezīmēta tā daļa trases jau ir gatava, daļa trases vēl tiks būvēta.
Jā, ļoti labi, ka mums nav jābūvē pilnīgi jauna rallycross trase, bet mēs varam izmantot jau to infrastruktūru, kas mums ir. Mēs varam izmantot autošosejas trases daļu, mēs varam izmantot kartinga laukuma daļu, un mums vēl ir jāizbūvē tā daļa, kas ir Grants seguma daļa. Protams, arī uzlabojot, izveidojot visus pārējos pieslēgumus, izveidojot tramplīnus, kas būs ļoti interesanti un raksturīgi tieši mūsu biķernieku trasei. Tā kā darbi ir ļoti daudz, un liela daļa no tā jau ir izdarīta. Tur mežā ir pietiekami rūms, lai ievietotu trasi? Jā, tas jau ir izpētīts diezgan pamatīgi. Gan mūsu projektētāji Latvijā to ir izpētījuši no tāda ceļbūves viedokļa, gan ārvalstu trašu būvētāji, projektētāji, tāda Apex firma, ir arī izvērtējuši šo te iespējamību. Tas ir iespējams. Es domāju, ka šeit mēs vēlreiz apliecinam to, ka biķerniekiem nacionālās sportbāzes status ir piešķirts pilnīgi pelnīti. Ja, par to jau liecināja vērienīgās speedway sacensības, kas pie mums norisinājās, arī citos sporta veidos starptautiski mērogu, pasaules mērogu sacensības. Un šis jau būs, es domāju, tas pašlaik augstākais punkts, kur mēs tiecamies. Nē, es tā galīgi pavisam uztraucies, bet bišķi uztraucies es. Šādi esmu runājis. Man tas Zolberg bijis ar interviju ar Bērns. Bet ar latviešu cilvēku no pasaules čempionāta nav pie tam tādu latviešu cilvēku, ko es vēl atceros šitam tādā augumā. Kādā var redzēt, kad vēl knapi mācēja pastāstīt, kā ir nobraucis. Kā tad iet tagad šobrīd? Iet ideāli, kā redz Saulītas spīd. Esam paziņojuši to, ka nākamgad Latvijā būs pasaules rallycross čempionāts un kas var būt labāks īstenībā. Taisa tā kā sacīksta mājās tajā čempionātā, kuras piedalos un tiešām ar nepacietību gaidu to brīdi, kad varēs te paņemt startiņus, stāvot vēl blakus ar citiem. Es staigāju šodien te uz priekšu, uz apakaļ, un man likās, ka tas, ko es redzu, nenotiek īstenībā. Īstenībā es varētu piekrist tev drusciņu un atbraucot šeit, redzot, ko mēs te vakar būvējām, tad likās, kas notiek, vai tiešām Latvijā te biķernieku trasē tā kā milzīgs paldies un var pateikt Raimondam Strokšam ar viņu komandu, jo es nezinu, vai kāds cits būtu iespējams to izdarījis Latvijā. Es domāju, tur paldies ir tavam tēvam, ir Strokšam, ir Latvijas valdībai, kur sniedz atbalstu. Protams, jā, bet parasti nekad nevajag aizmirst visus, bet viņš bija pirmais, kas spēra to solīti un kas pamudināja strādāt pārējiem. Man nav skaidrs, par kuru laiku tas Strokšs to visu uzspēja izdarīt. Vai tu esi pārvarējis jau to pietātu un bijību pret Zolbergu? Jo es sapratu sākumā, ka tu pilnīgi tādā neticēji. Kā tas tā? Es ar viņu uz vienu piedestālu. Sākumā, protams, tā sajūta bija tāda dīvaina, un tu stāvi uz vienu starta un domā, viņš tāds pieredzējis, varbūt, ka jāpiebremzē, jāparojās, bet trasē draugu nav. Un šobrīd, ja es eju, tad es nepiedalos sacīkstēs, lai tikai piedalītos, bet lai uzvarētu un cīnītos par uzvaru. Tā kā man viņš ir draugs, kurš tā kā ir labs pat draugs, bet trasē draugu atkal nav. Tur var uzbikstīt un nebaidos aizbraukt viņam garām. Bet tu viņas bija šeit sadusmojis, vinējot viņu Norvēģijā, jo viņš jau tagad kratīja pirkstu un teica, ka nākošais gads jāvinnē viņam Rīgā. Pagājušajā gadā es viņu vinnēju Norvēģijā. Es domāju, ka tas jāizdara arī šogad vēlreiz Norvēģijas posmā, kas jau ir pēc neilga laika, un tad viņš būs vēl divreiz dusmīgāks. Un tad vēl trešoreiz tepat Latvijā jāpieveic. Pasaules rallycross čempionāts nākošais gads Rīgā. Firma Hydronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas. Projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hydronex ir 3 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisu centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidrauliskos sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hydronex. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina. Mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Bieži vien es domāju par sakojuši jautājumu, kad ceļiniekiem īsti ir svētki. Bez šaubām, tad, kad visai tautai ir svētki, un tad ir svētki, kad dabona objektu, un vēl
Lielāka svētki, laikam, ir tad, kad objekts nodod. Un tieši tā ceļbūves firmai Binders pēdējo 2 nedēļu laikā ir bijuši 2 lieli svētki. Sākam ar pirmo. Ceļu posma Naukšēni kārķi, nodošana, svinīga nodošana abos ceļa galos, gan kārķos, gan Naukšēnos. Vēl jāpiezīmē, ka šī ir ļoti nozīmīga Ziemeļu Latvijas artērija, tātad Ziemeļu stīga. Vairs ir palikuši tikai nedaudz no Valkas līdz Gaujienai, kā arī no Mazsalas līdz Ainažiem, un tad pilnā garumā Ziemeļu stīga sāks darboties. Jā, mūsu uzņēmumam šis ir arī svarīgs notikums, jo esam Ziemeļa stīgas šī posma tā kā nobeidzēji un arī tālajā pagātnē bijām šī posma tā kā aizsācēji. Mūsu meitas uzņēmums arī Limbažas ceļi pabeidz posmu no Vēveriem līdz kārķiem, tā kā mēs esam izdarījuši lielu darbu Ziemeļa stīgas atjaunošanā. Cik garš bija šis posms un vai viņš bija grūts tīri no būvniecības viedokļa? Posms, ko mēs izbūvējām, bija 12,4 km garš. Tehnoloģiski viņš bija sarežģīts, jo bija jābūvē pilna konstrukcija ļoti īsā periodā. Līdz ar to tā būvniecība bija tāda ļoti dinamiska. Brīžiem sezonā šeit bija vairāk kā 60 tehnikas vienības vienlaicīgi. Būvējām praktiski brīžiem pat 9 posmus vienlaicīgi. Tā kā tehnoloģiski bija sarežģīti veikt šo darbu organizāciju no konstrukcijas viedokļiem, parasts autoceļš. Bija klāt, var teikt, no pirmās dienas, kad te vispār sāk kaut ko tīrīt, gan ceļmalām, kas saka līdz pat šim svinīgajam mirklim, bet man likās, ka šis vairāk atgādināja, ka ir pilnīgi jauna ceļu būvniecība. Nu, no vecā, es tā lāgā nemanīju, ka tur kaut kas paliek no vecā ceļa visu. Jā, praktiski vecais ceļš ir palicis viss apakšā, jo autoceļa trasi iet pa veco ceļu. Praktiski jaunas vietas mēs neizbūvējām, līdz ar to tika veikta salisturīgās kārtas izbūve, 2 šķembu kārtu izbūve un arī 2 asfaltu kārtu izbūve. Un te nu ir tas viens skaistums. Iepriekšējos laikos projektēts ceļš, ka tika saglabāta viņa konfigurācija, skaistais ainaviskums, netika iznīcināts par godu taisniem un vientuļiem gabaliem. Gala rezultāts sanāca ļoti skaists, ainavisks ceļš. Būtiski jauninājumi šajā posmā bija tas, ka saskārāmies ar ļoti, tā teikt, aizsargājumu koku rindām. Bija vesela ozolu rinda, šeit pirms kārķu iebraukšanas 65 ozolu. Tas mums bija kaut kas jauns, jo bija jāpieaicina speciāli arboristi, kas šos kokus kopa. Un, manuprāt, rezultāts ir izdevies diezgan veiksmīgs, jo tā ceļa vizuālais tur ļoti labi iet kopā ar tiem ozoliem, netraumējot kokus. Arī bija vairāk aizsargājumie koki mūsu būvniecības zonā, veiksmīgi tikām ar šiem risinājumiem galā, tā kā ir prieks par padarīto darbu. Šī 65 ozolu rinda ir ne tikai vienkārši aizsargājums dabas objekts, tas ir latvietības simbols. Bet par to, cik tas nozīmīgs vietējiem gan kārķu, gan Naukšēnu, gan Rūjienas, Valkas iedzīvotājiem, par to jūs varat redzēt pēc šīs svinīgā pasākuma, kas notikās par godu šī ceļa daļa no Ziemeļu stīgas, Naukšēni kārķi atklāšanas reizes. Mans ēriksti kādreiz ganīja golis, te ir mana dzimtene, smilšainais krasts. Un, lai pasākums būtu vēl nopietnāks un skaļāks, kārķu pagasta iedzīvotāji šeit bija ieaicinājuši tālus draugus, vēju brāļus, kuras smaidu lūpām un vēju matos piedalījās šajā svinīgajā pasākumā.
Šonedēļ Jelgavā lieli svētki. Ne tikai 750 gadu jubileja, bet arī jauna transporta termināļa, tā teikt, vesela kvartāla nodošana eksploatācijā. Es teiktu pat vairāk. Īstenībā šeit ir uzbūvēts jauns. Viss, kas ir redzams virs zemes un viss, kas ir iespējams zem zemes. Ļoti nopietns un milzīgs objekts. Rāvinkungs, es saprotu, ka par savu naudiņu cēlāt, par Eiropas naudiņu, bet es ceru, ka Binderam arī izdevies kaut kādu dāvanu jums izdarīt. Jā, protams, bet es gribētu sākumā teikt, ka tās naudas viss saliekot kopā, mēs esam ieguvuši fantastisku rezultātu, bet viens no svarīgākajām, protams, tēmām ir pilsētas sagraušana 44. gadā un šī termināļa infrastruktūras darbi, kurus mēs veicām arī pazemē. Tātad mēs šodien varam būt gandarīti gan par komunikācijas sakārtošanu, gan par apakšzemi, gan arī, protams, par virzemi. Un otrs varbūt tāds nozīmīgs darbs bija, ka mēs ielūkojamies dziļi vēsturiskajā situācijā, jā, 750 un noteikti pārsimt gadus atpakaļ veiktie abedījumi un cilvēki abedījumi, par kuriem mēs visu laiku braucām pāri, šobrīd ir pārabedīti, ir ieguvuši savu mieru, un tas ir kopumā, es domāju, pilsētai dod tādu gandarījumu sajūtu. No sākuma, pēc iepirkuma pret tiem rīdziniekiem tāda dziļa ticība laikam nebija. Kā tas tagad ir beigās? Nu, mēs jau zemgalieši, un, protams, zemgalieši ir tādi ļoti pamatīgi cilvēki, un darbu mīloši cilvēki, un par tiem rīdziniekiem nevienmēr ir tā jaukākā, pozitīvākā attieksme, bet mēs paveicām to darbu, mēs uzticējāmies, un šodien, protams, ka kādi tur Binders rīdzinieki, kādi tur rīdzinieki. Viņi vienkārši Latvijas cilvēki, kuri mīl savu darbu, un mēs visi kopā šodien varam lepoties ar paveikto. Luskungs, šajā te Jelgavas epopejā ir dažādi gan komiski, gan mazāk komiski, mazāk nopietni momenti. Ko jūs atceraties? Ja tā godīgi, tad komiski momenti šeit bija maz. Ja neskaita 1. aprīli. Ja nu vienīgi šos komiskos momentus pēdiņās var likt. Ja, bet vienīgais, kā jau es teicu jau savā uzrunā, tad tas komiskais bija tajā, ka mēs 1. aprīlī noslēdzām līgumu, ja, un tajā brīdī tas likās nenopietni. Bet izrādās, ka var arī noslēgt līgumu 1. aprīlī un to padarīt par labu joku, kas ir nevis smieklīgs, bet tas ir nopietns joks ar tādu latvisku pacelātību un tādu gandarījumu sajūtu pēc tā padarītā darba. Runājot, kā mērkungs teica, ja, par šo te zemgalu piesaucot un zemgaliešu, ja, un kas mēs par rīdzniekiem. Jā, mēs tiešām vairs neesam rīdznieki. Mēs tiešām esam vienkārši kārtīga un spēcīga latviešu būvkompānija, kur ir izaugusi pati ar saviem spēkiem, kas ir iztikusi bez jebkāda finansējuma no ārpuses, kur ir iztikusi bez jebkādiem Eiropas finansējumiem un fondu naudām. Un šobrīd mēs varam ar to lepoties, ka mēs to visu esam izdarījuši saviem spēkiem. Un nobeigumā es gribu pateikt to, ka darbs, ko mēs darām, mēs jau darām ne jau sev. Mēs darām to darbu pirmkārtām, protams, pasūtītājiem, un otrām kārtām tiem cilvēkiem, kas dzīvo konkrētajā vietā. Manuprāt, šobrīd šis rezultāts, ko mēs esam panākuši Jelgavā, ir ļoti labs rezultāts, un, manuprāt, tie, kas atcerēsies, kas to ir būvējuši, tie vienmēr atcerēsies mūs ar labu vārdu. Un paldies! Patiešām liels paldies pasūtītājiem par uzticēšanos, par palīdzēšanu un brīžiem arī par tādu toleranci, teiksim, varbūt tajos mūsu vājajos brīžos, nesakot kādu bargu vārdu, bet vienkārši paļaujoties uz to, ka mēs esam solījuši un ka mēs izdarīsim. Klausoties runas vīru vārdos, es ceru, ka jūs skatījāties arī video, kurā varēja skaidri un gaiši redzēt viņas darbus. Man ir liekas, ka šis tandēms Binders un Jelgava gan kādreiz vēl mums nāks priekšā. Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītājs Baltijā TX Latvija.